Mana pirmā bērnības atmiņa, kas vispār man bija palikusi, bija tāda dīvaina aina, kad es eju mammai pie rokas, kaut kur pa kaut kādu ceļa kalnā kāpjam, nokļūst jaunā mājā. Un es atceros kaut kādi pelēki, zaļas sienas, un kaut kāds kaķis stūrī, un citā stūrī spogulis, nu tādi arhitepiski simboli. Un es nekad nezināju, kurš ir tās atmiņas pakārtot, un kas tās ir par atmiņām, kāpēc viņas man tik spilgtas. Un tikai tad, kad man bija 17 gadus, uzzināju, ka esmu adoptēta. Un tad es tikai sapratu, tās ir ierašanās jaunajā mājā, atmiņas. Tā ir tā pirmā reize, kad es eju jaunajai mammai pie rokas un kaut kā tur tā skatos. Un kā bērni jau ļoti gudri, viņi ļoti ātri visu saprot. Un mums bija baigais miers, un jā, tā vajag, tagad būs jauna mamma. Viņi bija tādi ļoti vienkārši strādīgi cilvēki un pacietīgi un centīgi. Mamma bija laborante un tētis bija televizoru meistars slavenākais Jākapilī. Un visi viņu zināja. Mums bija salīdzinoši maz kontakta, jo es pārsvarā nodarbojos ar mūziku. Un viņi savukārt ar mūziku nenodarbojās. Un līdz ar to mums nebija tādas kopīgas valodas. Un es atceros, piemēram, kad man bija gala eksāmens. Tad es no rīta līdz vakaram nodarbojos ar mūziku, un tad mamma palūdza man paspēlēt kaut ko, un tad viņa pirmo reizi tikai dzirdēja, ko es spēlēju tajā eksāmenā. Bet tā, un tad man ir viena fotogrāfija, kur man pasniedz diplomu Jākapilī, vai ne, par mūzikas skolas beigšanu. Un tad ir tāda bilde, kur mamma jau tur diezgan slima, man liekas, jau bija, vai tas bija slimības sākumā viņai. Var redzēt, ka abi divi tādi vēl lepni, jo man tur pateica tā skaļi viss klātienē, vai ne? Ka tas bija viena no labākajām skolniecēm, vislabākā tur, tā ziņā kora klasē bija un tā. Es domāju, ka tas viņam bija arī šoks, ka nebija pa velti, vai ne? Tur laidās uz tā mūzikas skolu. Un principā mēs nekomunicējām, vai ne? Man sēž pretī visa krievu meikapā izcirtusies dāma. Tā ir tā kā būtu jābūt manai bioloģiskajai mātei, man vispār šoks. Viss uzacis tur tāda, zini, tā kā jau 20 centimetri pāri normālai uzacī. Es pat vienu matiņu nevaru izraut, man liekas, pirmkārt, priekš kam, otrkārt sāp, stulbi vienkārši. Sēž man visu tur vienā meikapā tāda lēdija. Kaut kāds, man liekas, svētdienas rīts, pilnais meikaps jau svētdienas rītā. Labi. Un tagad it kā viņa pasē latvieti, bet latviski nerunā. Un tad drusku mazāk par mani augumā. Mēs kājās stāvot satiekamies. Un kā viņa sāka melst ar pirmo teikumu, es vispār, man liekas, nerunāju. Tā viņa, man liekas, nomaloja tur to 2 stundas, kādas mēs tur nosēdējām. Viņa nepārtraukti meloja visu par sevi, par to, kas man būtu jāmelo. Viņa meloja, ja? Jā. Tu jūti, viņa drausmīgi uztraukusies un visu laiku melo, un visu laiku mēģina man iegalvot, kas man jāmelo, ja piemēram, man kāds cits jautā par viņu. Tā melu mākonī es tur sēžu. Tā. Interesanti. Komponēju mūziku bērniem. Man pat visāds tāds trakalīgs dziesmas. Man ir viens draugs Anglijā, ar kuru mēs caur e-pastiem sūtam viens otram jaunākās kompozīcijas, un tad mēs palīdzam viens otram aranžēt un idejas apmainamies. Un tā. Un tad vēl es ar režiju drusku nodarbojos. Piemēram, tagad būs oktobrī Laikmīgās mūzikas festivāls Arēna, un tur būs man dažas režijas. Un tad es vēl esmu valsts korim Latvija taisījusi vienu režiju Pētera baznīcā. Tā, man liekas, tā režija arī tāda
tāda lieta, kur realizēties. Jo arī nevienam jau tu neesi kā režisors vajadzīgs, neviens jau tev neskrien pakaļ režisoru! Un tu arī piesakies pats, tur nevajag to izdomāt, un nevajag to izdarīt, tā. Tu paliec tāds kā grūdītāks un skarbāks. Un ir ļoti grūti ar tādiem neskartiem cilvēkiem, ja? Kas tur peld pa dzīvi, viss tur laimīgi, tur un tur ču. Un es tā paskarbo citreiz ar tām attiecībām apējos, un tad es pamanu, ka man ir kaut kāda tāda baigās krevelas un kaut kādas rētas, ja? Kas tomēr atbaida dažus cilvēkus. Kad zin kā, neiet viss pa gludo, vai ne? Es tās attiecības citreiz samudru baigi. Tad sabojā jau arī tās ķibeles cilvēki, es tā domāju. Man liekas, ka nedrīkst ieklemēties domās par to, kāds tas nabadzīņš. Es apzinos, ka es ik pa laikam, piemēram, arī dabūjot stipendijas, ierakstu šo teikumu. Un es apzinos, ka uz to cilvēku reaģē, ak, tu nabadzīte vai kaut ko tādu. To es daru tad apzināti, ja? Nav forši, bet kāpēc nē? Ir tomēr tāds atšķirības savādāka, vai tu meklē stipendiju kā viens pats pasaulē, vai tu meklē ar bagātiem vai pat normāliem, turīgiem vecākiem un vēl 2 brāļiem, kas tev vienmēr ir kurā brīdī gatavi atbalstīt. Ir tomēr atšķirība. Tāpēc es domāju, ok, ir godīgi, ka es uzrakstu, ka man nav vecāku, bet principā man nepatīk raudalīgas balsis un kaut kāds tur visu laiku ieciklēties, kā man tur bija traki tur, un kā man bija 2 gadi jāklausās, kā aiz durvīm mamma kliedz no sāpēm, vai ne? Ok, tas viss notika, tas viss man ir palicis atmiņā, vai ne? Tiešām piedzīvot vēža slimnieku mājās, tas ir traki. Un vecētiņš nokakājies un tēvs piedzēries pa grīdu, izpārdēvs pilnīgi visu māju. Bija stulbi, ja, pāris gadus, bet es iesaku pārējiem cilvēkiem neciklēties uz šito laiku, kad jums ir traki, bet pamēģiniet uzspļaut tai stulbajai dzīvei, vienkārši pagriezties un tas mani neskar. Ok, tas skar, bet man liekas tā ieciklēšanās tad skar vairāk nekā tad, kad tu pamēģini notēlot, ka tevi tas neskar.